meža izciršanas apjoms jau šobrīd ir pārāk liels. Mēs abus pēdējos gadus esam sasnieguši tādus gadsimta rekordus meža izstrādes intensitātē. Tie bija 15 miljoni 23. gadā, jau 16 miljoni kubikmetru koksnes 24. Tas vienkārši nav ilgspējīgs apjoms jau pašreizējais, nedomājot, protams, domājot arī par meža ekosistēmām, kas tiek noplicināts, bet arī no koksnes plūsmas viedokļa tas vairs nav ilgspējīgi. Mēs jau ejam negatīvā bilancē ar šādiem ciršanas apjomiem. Patiesībā laika posmā no 2019. līdz 2023. gadam Latvijā vidēji gadā nocirta 20 miljonus kubikmetru koksnes, kamēr pieaugums bija 25 miljoni kubikmetru. Tātad pieaugums pārsniedz nociršanas apjomu. Bet Viesturs Ķerus norādīja, ka ir izveidojusies negatīva bilance. Tā ir patiesība, bet kā tā ir sanācis? Mums gadā atmirst aptuveni 5 miljoni kubikmetru koksnes. Šajā apjomā ietilps nokaltušie un nolaustie koki, kas paliek dabai. Rezultātā vidējā bilance bija mīnus 0,40 miljonu kubikmetru koksnes. Taču jāskatās kopumā, mums šobrīd ir uzkrāts 677 miljonu kubikmetru. Šie dati skaidri apliecina, ka meža izstrāde Latvijā ir ilgtspējīga.